Sveiki visiem! Man ir patiesa prieks iepazīstināt ar šo ceļvedi Rebuild Ukraina portālu. Šis ir moderns digitālais rīks, kas paredzēts projektu koordinācijas, personalizācijas un izsekošanas uzlabošanai, kā arī e-pasta brīdinājumiem. Kā es aprakstīju video, kas ir ievads portālam Rebuild Ukraina, mēs izstrādājām šo portālu, lai risinātu galveno problēmu. Lai gan Dream un Prozoro platformām ir būtiska loma Ukrainas atjaunošanā, tās netika veidotas domājot par ārvalstu uzņēmumiem. Tāpēc mēs uzskatām, ka tās nenodrošina tik vienmērīgu lietotāju pieredzi, kādu meklē daudzi starptautiskie uzņēmumi. Vienlaikus Dream un Prozoro joprojām ir oficiālās Ukrainas valdības platformas Rebuild Ukraina programmai un Prozoro gadījumā visiem publiskā sektora līgumiem. Lai nodrošinātu visaptvarošu un aktuālu informāciju, mūsu portāls tieši integrējas ar šīm platformām, kā arī ar e-tender platformu Publicbi. Liels izaicinājums ārvalstu uzņēmumiem ir orientēties milzīgajā projektu apjomā, kas publicēti šajās platformās, tādējādi apgrūtinot iespēju izsekot tiem piedāvājumiem, kas atbilst viņa interesēm. Turklāt daļa informācijas Prozoro platformā tiek publicēta tikai ukraiņu valodā, kas rada papildus šķēršļus starptautiskai dalībai. Iespēja robežās portāls šo informāciju automātiski tulko angļu valodā. Tomēr dažkārt tas nav iespējams. Šādos gadījumos mēs iesakām iestatīt pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai ukraiņu valodas tīmekļa lapas automātiski tiktu tulkotas jūsu valodā. Papildus lietotājiem draudzīgai saskarnei portāls kalpo arī kā centrālais punkts uzņēmumiem, kas interesējas par Rebuild Ukraina programmu. Lai veicinātu sadarbību un zināšanu apmaiņu, mēs 2 reizes gadā rīkojam virtuālus fórumus, kuros dalībnieki var apmainīties idejām un veidot partnerības. Mēs ar nepacietību gaidām jūsu iesaisti un dalību šajā nozīmīgajā iniciatīvā. Jebkādi jūsu ieteikumi portāla un tā fóruma uzlabošanai un attīstīšanai būs pateicīgi uzņemti. Labi, apskatīsim portālu pirmo reizi. Tagad jūs redzat portāla sākumlapu. Jūs arī pamanīsiet, ka portālam ir savs apakšdomēns. Šeit ir sniegts īsts pārskats par piedāvātajiem pakalpojumiem un Rebuild Ukraina programmas apjomu kopumā. Augšējā izvēle sniedz saites uz plašāku informāciju par portālu, tā lomu mūsu vispārējā Rebuild Ukraina programmā, cenām, mūsu kontaktinformāciju, kā arī uz virtuālo 2 reizes gadā notiekošo Rebuild Ukraina fórumu, ko mēs rīkojam. Ja jūs tas interesē, un mēs ceram, ka tā ir, video prezentāciju atradīsiet vēlāk šajā atskaņošanas sarakstā. Abonēšanas lapā. Ja nolemsiet abonēt, process ir ļoti vienkāršs, kā redzēsiet nākamajā slaidā. Lai abonētu, vienkārši aizpildiet visus šeit redzamos laukus. Nospiediet pogu iesniegt. Pēc tam jūs tiksiet novirzīts uz Stripe platformu, kur varēsiet samaksāt par gada abonementu. Pēc maksājuma veikšanas jums būs piekļuve platformai, un jūs automātiski tiksiet novirzīts atpakaļ uz platformu, kur jau būsiet pieteicies. Apstiprinājuma informācija un rēķins tiks nosūtīta tieši uz jūsu e-pasta adresi. Kad būsiet abonējis un pieteicies, redzēsiet sākuma lapu ar aktīvajiem projektiem. Apskatīsim to nākamajā slaidā. Pēc noklusējuma šeit atvērtā lapa rāda aktīvos projektus, kurus jūs uzraugāt. Pirmo reizi piesakoties, tas nozīmē visus aktīvos projektus. Kā redzat, projekti ir kategorizēti šādi – gaida apstiprinājumu vai uzsākšanu. Tie ir agrīnas stadijas projekti, kas publicēti Dream. Tie tiek pilnveidot un gaida apstiprinājumu un finansējumu. Šis ir projekta cauruļvada sākums – aktīvie projekti. Šie projekti ir apstiprināti un tiem ir skaidri definēts darbības lauks Dream sistēmā. Atrodot interesējošos projektus Dream, jums ir laiks sagatavot piedāvājumus, kad tie tiks publicēti Prozoro. Taču atcerieties, ka tie var tikt rediģēti un, kad tie tiks publicēti Prozoro, kā redzēsiet, tie var tikt sadalīti apakšprojektos. Iepirkums. Šie projekti tagad ir oficiāli atvērti iepirkuma konkursam Prozoro. Kvalifikācija. Piedāvājumi ir iesniegti, un Prozoro tos izvērtē, lai noteiktu, kuri pretendenti kvalificējas nākamajai kārtai. Izsoles. Kvalificētie piedāvājumi nonāk izsoles posmā. Piešķiršana. Prozoro izvēlas uzvarētāju, balstoties uz iepriekš publicētajiem kritērijiem. Līguma slēgšana. Uzvarētājs ir informēts un tiek saskaņoti galīgie līguma nosacījumi. Līguma parakstīšana. Darījums ir pabeigts un līgums tiek parakstīts. Detalizētāk šo kategoriju apraksti ir izskaidroti video bija projekta dzīves cikls. Tātad, tā jūs varat sekot interesējošiem projektiem visā to dzīves ciklā, sākot no agrīnas plānošanas līdz līguma parakstīšanai.
Lai noņemtu projektu no jūsu izsekošanas saraksta, vienkārši noklikšķiniet uz no trac. Tas pārvietos projektu uz arhīvu. Lai apskatītu vairāk informācijas par projektu, noklikšķiniet uz apraksts vai detaļas. Vispirms apskatīsim, kas atrodas arhīvā. Šeit jūs varat redzēt projektus, kuriem tika piešķirts status no trac. Tie joprojām ir pieejami apskatei un tos var atgriezt izsekojamo projektu sarakstā, vienkārši noklikšķinot uz no trac. Viss ir ļoti vienkārši, vai ne? Atgriežoties pie aktīvo projektu saraksta, kurus jūs izsekojat, ja noklikšķināsiet uz apraksta, kā mēs ieteicām iepriekšējā slaidā, jūs iegūsiet vairāk informācijas par projektu, kā redzēsim nākamajā slaidā. Šeit mēs joprojām atrodamies portālā, skatoties uz aktīvu DREAM projektu. Jūs redzēsiet vairāk informācijas nekā īsajā aprakstā, un vēl vairāk detaļu ir redzamas šīs lapas apakšā. Ja jūs vēlaties redzēt visu, kas DREAM ir publicēts angļu valodā, zem budžeta summas ir poga, kas jūs tieši aizvedīs uz šo projektu DREAM sistēmā, kā redzēsim nākamajā slaidā. Šeit portāls ir atvēris jaunu cilni un rāda, kas ir publicēts DREAM sistēmā. Tas sniegs jums vēl vairāk informācijas par projektu. Tagad jums ir pieejama plaša informācija par projektu, kas tiek gatavots iepirkumam. Ja tas jūs interesē, jums tagad ir pietiekami daudz informācijas, lai sagatavotu savu daftu piedāvājumu. Ja redzat, ka projekts ir pārgājis uz iepirkuma posmu, kā redzēsim nākamajā slaidā, portāls sniegs piekļuvi informācijai Prozoro, kā redzēsim nākamajā slaidā. Šeit jūs varat redzēt projekta profilu portālā, kas tagad ir atvērts iepirkumam. Kā aprakstīts video Prozoro un publiskais iepirkums, kā iesniegt piedāvājumu, jums tagad ir pieejama informācija un dokumentācija, kas ļauj iesniegt oficiālu piedāvājumu. Vai atceraties e-pasta brīdinājumu pakalpojumu? Nākamajā slaidā es jums parādīšu standarta e-pasta brīdinājumu, ko saņemsiet, kad būs jauni projekti vai izmaiņas to projektu statusā, kurus jūs uzraugāt. Abonējot portālu, jūs automātiski saņemsiet e-pasta brīdinājumus, kad tiks pievienoti jauni projekti vai būs izmaiņas to projektu statusā, kurus jūs uzraugāt. Šeit ir piemērs šādam standarta e-pasta paziņojumam. Tādā veidā jūs nepalaidīsiet garām nevienu iespēju, kas varētu rasties. Labi. Kreisajā izvēlnē ir vēl vairāki citi vienami. Apskatīsim tos pa vienam. Pirmais ir publiskais iepirkums. Šeit mēs piedāvājam video pamācību par reģistrēšanos publiskajā iepirkumā, kā arī kontaktinformāciju Marinai Buzanai-Svifskai, kur ir izveidojusi 3 lieliskus video šajā atskaņošanas sarakstā. Projekta dzīves cikls, Prozoro un publiskais iepirkums, kā iesniegt piedāvājumu un 10 padomi veiksmīgi iepirkumu pabeigšanai. Ja jums ir kādi jautājumi par publisko iepirkumu vai par to, kā iesniegt piedāvājumu, droši sazinieties ar Marinu. Tad ir poga, kas savieno jūs ar publiskā iepirkuma servisu. Tālāk ir uzņēmuma profils. Nākamais ir jūsu uzņēmuma profils. Šie ir dati, kas mums ir par jūsu uzņēmumu un rēķinu izrakstīšanai. Jūs varat mainīt šos datus jebkurā laikā. Zem saglabāšanas pogas būs arī informācija par jūsu abonementu. Tālāk ir jūsu lietotāja profils. Šeit ir tās personas dati, ar kuru mēs sazināsimies saistībā ar jebkādiem padomiem par jūsu portāla abonementu. Šeit ir iekļauta arī e-pasta adrese, uz kuru mēs sūtīsim projektu paziņojumus, kā jau iepriekš aprakstīju. Šeit jūs varat arī pārvaldīt savu paroli. Atkal nekas sarežģīts. Tālāk ir Rebuild Ukraina fórums. Kā jau iepriekš minēju, ICC Ukraina katru gadu rīko 2 virtuālos fórumus, kas veicina Rebuild Ukraina iniciatīvu. Portāla abonementā ir iekļautas 2 korporatīvās delegātu biļetes un 1 virtuālā stenda vieta. Šajā sadaļā abonenti ievada to savas organizācijas locekļu datus, kuriem jāsaņem attiecīgās biļetes. Par šīm biļetēm nav jāmaksā papildus, un mēs ceram jūs redzēt piedalāmies un aktīvi iesaistāmies fórumos. Visbeidzot, ir arī palīdzības dienests. Palīdzības dienesta sadaļā jūs varat atrast visus nepieciešamos kontaktus, lai iegūtu vajadzīgo informāciju un atrisinātu jebkādas radušās problēmas. Šis pakalpojums ietver arī palīdzību atbalsta pakalpojumu un potenciālo partneru atrašanā. Mēs esam šeit, lai palīdzētu. Mēs esam apņēmušies nodrošināt, lai jums būtu pozitīva pieredze, izmantojot portālu un piedaloties programmā Rebuild Ukraina. Jebkādi jūsu ieteikumi un komentāri, gan pozitīvi, gan negatīvi, tiks pateicīgi uzņemti. Tie palīdzēs mums uzlabot portālu un tā lietojamību visiem iesaistītajiem.
Nākamajā slaidā es apkopošu portāla sniegtos ieguvumus. Portāla ieguvumi ir acīm redzami. Tas nodrošina vienotu saskarni 3 platformām, saulaicīgu informāciju par gaidāmajiem projektiem, ērtāku automatizētu projektu uzraudzības sistēmu, atbalsta pakalpojumus un iepazīstināšanu ar potenciālajiem partneriem, kā arī piekļuvi 2 reizes gadā notiekošajiem Rebuild Ukraine fórumiem. Abonēšanas cena ir norādīta nākamajā slaidā. Gada abonements ietver neierobežotu piekļuvu portālam un atbilstošu atbalstu, bezmaksas virtuālo stendu 2 reizes gadā notiekošajos Rebuild Ukraine fórumos, kā arī 2 korporatīvās delegātu biļetes uz šiem fórumiem. Mēs esam pārliecināti, ka portāls ļaus jums ātri identificēt un sekot līdzi interesējošiem projektiem, ietaupot ievērojumu laiku un pūles. Turklāt e-pasta brīdinājuma pakalpojums sniegs jums saulaicīgu informāciju par jauniem projektiem, ļaujot sagatavot piedāvājumus jau krietni pirms oficiālās publikācijas. Mēs ar nepacietību gaidām iespēju jums palīdzēt. Tagad man atliek tikai pateikties jums par interesi un uzmanību. Paldies, ka noskatījāties video Ceļvedes Rebuild Ukraine portālam. Ja šī informācija jums šķita noderīga, mums ļoti palīdzētu, ja nospiestu patīk pogu un abonētu mūsu kanālu, lai vienmēr būtu informēti par jaunumiem. Lūdzu, dalieties ar šo video un atskaņošanas sarakstu ar saviem kolēģiem un biznesa kontaktiem. Mēs to ļoti novērtētu. Un pats galvenais, atcerieties, ka ICC Ukraine ir šeit, lai palīdzētu. Mani kontaktinformācija ir redzama šajā slaidā un aprakstā zemāk. Lūdzu, droši sazinieties ar mani. Mans vārds ir Oleksijs Koženovs. Kopā mēs varam veidot labāku nākotni. Ar nepacietību gaidu jūsu ziņu. Veiksmi jūsu piedāvājumos un paldies par interesi par Rebuild Ukraine programmu.